Nu, pēdējā nedēļa bija aizņemta. Kā jums vispār patika Red Bull Showrun? Mēs no citas telpas, protams, bijām sajūsmā, bet ierakstiet komentāros, kā jums patika. Un kamēr jūs atskatāties uz pagājušo nedēļu Latvijā, es jau palīdzēšu sagatavoties nākamajai F1 sacīkstei, kura ir jau šonedēļ. Jo F1 atgriežas pēc vasaras pārtraukuma Nīderlandē. Lai gan pirms mēs dodamies uz nākamo F1 sacīksti, atgādināšu, ka šeit mums Ogrē ir autosimulātori virtuālajā realitātē. Ja gribas pabraukāties ar rallija mašīnu, drifta auto vai pirmo formulu virtuālajā realitātē, mēs tevi un pat tavu draugu mierīgi gaidīsim. Tātad Zandvoortas trase ir diezgan īsa, ļoti līkumaina. Viena no tām trasēm, kur jaunie noteikumi varētu palīdzēt veidot kaut ko drusku vairāk aizraujošu. Tas, ka iespējams varētu būt lietus, tas arī palīdzētu. Tiesa gan šis būs arī pēdējais Nīderlandes Grand Prix uz kādu laiku. Līgums trasei ar šo gadu beigsies un nākotne ir drusku neskaidra trasei. Ja kāds prasa man, es ceru, ka Verstapens uzvarēs. Protams, pārtraukums kopš pēdējās sacīkstes bija ilgs, tāpēc ir pāris svarīgas lietas, ko vajag atcerēties vispār. Svarīgākais par šī gada sacīkstēm ir tas, ka tomēr notiks Bahreinas Grand Prix, bet tas notiks Malaizijas trasē, Sepangā. Lai gan es nedomāju, ka jaunie noteikumi ir piemēroti tajām garajām taisnēm un ātriem līkumiem, es tomēr esmu ļoti priecīgs, jo man ļoti patīk Sepangas trase. Un oficiāls paziņojums, manuprāt, vēl nav bijis, bet ir liela iespējamība, ka sezonas noslēgums notiks Imolā, Itālijā. Ja tas tiešām notiks, tad tur ir jāiztēlojas aina, kur Kimi Antonelli, kurš pats ir uzaudzis Boloņas reģionā, reāli iegūst čempionu titulu, kas pa lielam ir viņa mājas trase. Atcerēsimies pagājušajā gadā, kad viņš pirmo reizi brauca Imolā, viņš pasauca visu savu skolas klasi tur. Braucēju līmenī tas, kas bijis šajā pārtraukuma periodā, ir daudzas baumas. Varbūt Alonso dosies prom no Aston Martin, bet pieskatiet Aston Martin, viņiem pēdējie uzlabojumi bijuši ļoti labi. Varbūt Sainz ies prom no Williams. Bet mums ir pirmie braucēji, kas jau ir tā kā nodrošināti savās vietās uz nākamo gadu. Pēdējais no tiem ir Aleks Albons vakar no filmēšanas dienas. Īstermiņa ziņās īstenībā liels pavērsiens. Hadžārs trenējoties ir satraumējis roku, un tad notiks tā, ka Lawsons no V-Carb dosies viņu aizvietot Red Bull komandā, kamēr Lawsona vietu V-Carb komandā aizpildīs Tsunoda. Tā kā es zinu, daudziem būs prieks viņu atkal redzēt. Tā, kas vēl? Hamiltons uztaisīja mēmi. Reizēm vajag atgādināt. Bet laikam tas ir viss. Ieraksti savas šourām pārdomas un tiekamies nākamreiz.